Labdien, mani sauc Sofija. Mani sauc Bruno. Man sauc Sofija. Un mēs turpinām vārīt ziepes. Šodien Nikols un Dastins ir aiz kameras, cik es saprotu. Nu, Dastins 100%. Tu pateici, ka tu esi Sofija. Tu neesi aiz kameras. Jā, bet sanāk, Nikola nav šeit. Bet ja viņa nav šeit, sanāk, viņš ir aiz kameras. Bet viņš nepateica savu vārdu. Bet viņš nepateica savu vārdu. Kurls? Diemžēl šobrīd man nav iespējams zakt ābolus, tāpēc šeit nav ābolu, bet pievienojas krūzes. Mums, skolotājs Mežas, paldies jums, uzdāvināja krūzītes. Zaļas un zeltanas, jā, tur uz fonā dzer Dastins. Un šeit ir, Dievs man ieliec kaut kas, Rīgas 25. vidusskolas logo. Viņš iek par Dastina dzeršanu. Viņš dzer teju, viņš dzer Enjoy, kurā ir tejas lapiņas iekšā atstātas. Varbūt tās ir nātras. Bet tas... Labi. Un skolotāji Meži. Ja jūs skatāties šo podkāstu, lūdzu pabrīdiniet visus, kam jūs dodat šīs krūzītes, lai viņi viņas neliek trauku mazgāšanas mašīnā. Tāpēc, ka Rišulei bija iespēja ielikt trauku mazgāšanas mašīnā, un beigās no emblēmas, no skolas logo palika tikai maziņš gabaliņš. Vispārējais vienkārši nogāja nost. Paldies Dievam, mēs bijām slimti, un mēs mazgāsim tikai ar rokām tagad. Mums ir trauku mazgājuma. Dasam ir trauku mazgājums īstenībā. Nu, mēs nenesīsim katru reizi. Mums Mēs ir godīgi, nenesīsim uz Dasamu starp citu, mājām. mums ļoti paveicās ar kabinetu, tāpēc, ka jums nepaveicās visiem, bet mums ir skapītis, kur ir 2 plaukti. Tā kā vienā plauktā ir pilns ar krūzītēm, kuras skota mums atļauj ņemt, lai mēs dzeram tēju, bet ir nepatīkami viena situācija ar krūzītēm. Un tagad mums ir savas krūzītes. Un mums ir atvēlēts makarenu dejo ar vienu roku. Un tagad mums ir atvēlēts plauktiņš, kurā mēs varam salikt ēdienus un kurā parasti paliek viss ēdiens no klases vakariem, tāpēc, ka mēs esam visēdulīgākā klase. Tā kā mums vienmēr paliek cepumi, čipši, visādi dzērmie. Bet tas nenozīmē, ka mēs esam vismazāk ērlīgā klase, ja pieliek pāri. Nē, bet tāpēc, ka mēs pārāk daudz nesam. Ka mēs gribam daudz ēst. Kas tas tāds bija? Un pašlaik mēs mēģinām nodzert to Enjoy. Nu, vismaz Dastins viņu dzer kopā ar lapiņām no tējas. Jā, tāpēc, ka viņš nebija baigi gudrs, viņš vienkārši pārpliesa to maisīju. Jā, stipri nespiedu ķimrēt. Sporta žurciņa. Mums ir mīļā žurka. Tu esi mūsu mīļā žurka. Jūs esat mūsu mīļā žurkas tagad. Bet tikai viņš piedzīvo žurkas gadā. Jā, bet Viņš viņi ir ir dažādiem iemesliem ar mūsu žurkas. Tas nozīmē. Man Ja tu esi žurkas gads, viņš ir vienīgais žurka. man nepatīk krūzēs, tas, ka esmu labrots un es turu šitā tā, un emblēma ir otrajā pusē. Un es esmu kreilis. Pirmā reize, ka krūze ir domāta kreļiem. Jā, tā kā es varu tādāk, bet tas nav vērti. Tu arī esi kreilis, Zastin? Jā? Jūs abi kreili? Mēs abi kreļi. Un kā jūs sēžat kopā? Kā jūs sēžat kopā? Jūs abi esat labroči. Kādā veidā jūs varat sēdēt kopā? Nē, nu parasti Rinaldam bija kaut kādas pretenzijas, ja es kaut kādā nepareizā pusē, tā kā apsēžos. Jā, tāpēc, ka jo viņš ir kreils, kreils. tos labroči. Jā. Jā, es ar elkoņiem Neloģiski. Svičoties, lai viena roka ir ārpus no galva, un otra ir ārpus no galva. Nē, ja pēc baksties ar elkoņiem ar vienu roku. Jā. Tā ir interesantāk. Tā ir draudzīgāk. Jā, nu, mums beidzot, kā tu nav? Mums beidzot ir iznākusi Sēdēt epizode, aizslēgt durvis. ko tu izdarīsi. Mēs bijām prezidenta pilī. Jā, turpini.
Tu vari pateikt par prezidentu pili, es jau pļāpa esmu, bet nu. Tu esi pļāpa, es neesmu pļāpa. Man Tu esi, kam tu Nē, melo? nu labi, es esmu pļāpa, Kam tu bet melo? ne par prezidenta pili. Mēs tur bijām kā klases ekskursija, un mēs pastaigājāmies prezidenta pili, un man nekas tāds īpaši atmiņā par to nav. Tur bija muzejs par pagājušo prezidentu dažām lietām. Tas bija interesanti. Ne tikai par pagājušo prezidentu, tāpēc, ka tur bija arī nesen uzdāvināts dāvanas mūsu prezidentam, Edgaram Rinkēvičam. Bet, cik man bija interesanti uzzināt, ka, ja tu esi prezidents, un kāds tev uzdāvina dāvanu kā prezidentam, es tev dāvinu šo pildspalvu, tad tu nedrīksti viņu ņemt sev. Viņa glabāsies tajā prezidenta pilī, tajā telpā, un kad tu pabeigsi savu amatu pēc 4 gadiem, tad tu vari viņu izpirkt. Tikai nevis vienkārši paņemt. Tikai, 4 gadi ir pagājuši, es varu paņemt. Tu vari viņu izpirkt. Kas notiks, ja tu paņemsi un nevienam nepateiksi? Nē, nu zini, prezidents man liekas tā nedrīkst darīt jau priekš, tad zini, apzod. Tu domā, ka prezidents nevar zāt? Ej, tu nost! Tā kā labāk domāt pozitīvi. Bet jā, mēs pastaigājāmies par prezidentu pili. Ja godīgi, man ļoti patīk visāds tāds pils, tāpēc, ka tur ļoti smuki griezti. Tas... Kāpēc gan viņam uz tevi neskatīties? Un uzlaiksim kādu rīspeisu. Un man ļoti patīk šīs pils, tāpēc, ka viņas ir ļoti, ļoti smukas. Un tur bija arī prezidenta portretu, kad es redzēju vairu vīķi. Es biju vienkārši iemīlējusies. Mēs zinām, Sofija. Mēs neesam pārsteigti. Tā kā viņas portrets vēl bija tik smuki uzzīmēts, manuprāt. Nu, jā. Es nezinu, kā ir iespējams gleznas tik realistiskus uzzīmēt. Tas ir tīpaši tādā, tādā lielā izmērā. Kā, ja tu aiziet tik tuvu, nav jau it kā tu redzi, ak nē, tur ir šķīvi. Nezinu, tu izprintē tā kā bildi vienkārši ar krāsu pa virsu. Tā kā, es nezinu, tas ir tik daudz. Parasti cilvēki saka, tev ir talants, bet tas nav talants. Talantu ir jāattīsta, tikai tad tās pārtop par spējām kaut ko izdarīt. Tā kā talants pie valodām nenozīmē, ka, ja tu vienkārši izmantos tikai to talantu, tu zināsi visas valodas. Ja tu nemācīsies, tad tu arī viņas nezinās. Un tāpēc tas nav talants, tas ir ilgu gadu prakse, ilgu gadu treniņi, ilgu gadu vienkārši padarītie darbi. Un es vienkārši nevaru iedomāties, cik daudz laika tas aizņem vienkārši, lai iemācīties kaut ko tādu. Tāpēc, ka es, mans līmenis zīmēšanā bija sākuma skolā, ka es stūrī zīmēju saulīti. Un tas bija vissmukākā saulīte manā uztverē, tikai šitā tā. Un es nezinu, man liekas, bērni, jā. Starp citu, skolotājas mērķis mums iedeva arī pilspalvas. Liels paldies jums. Tāpēc, ka es aizmirsu vai pazaudēju, es nezinu, savu penālu. Un šī pilspalva man vienmēr ir iesprausta šeit. Man tikai vienmēr ir iesprausta pilspalva blociņos. Tāpēc, ka dažreiz vienkārši paņemu blociņu, piemēram, kad skolē ir kaut kāds lekcijas vai vēl kaut kas. Un tāpēc viņš arī ir tāds sabūžīts, tāpēc, ka tāpēc, ka šī te daļa vienkārši ļoti, ļoti viņu bojāja, bet vismaz man vienmēr ir pildspalva. Un tāpēc paldies jums, skolotāji. Man pildspalva ir uz galda, joprojām tajā plasmasā, lai viņa netiek bojāta. Viņa ir tik skaista un mīļa, un es viņu negribu viņu saglabāšu. sabojāt. Viņa beigsies, un es viņu saglabāšu. Man ir, ja godīgi, daudz skolas pildspalvas, bet šāda tipa pildspalvas man vēl nav. Un arī, man liekas, mūsu izlaidumā mums deva krūzes, bet viņas bija pavisam savādākas. Tur bija vienkārši izprintēta, man liekas, skola. Skolas. Jā, šitās ir. Nedrīkst tā teikt. Nedrīkst tā teikt, ja skatās skolotājs, bet šīs krūzes ir keksīgas. Keksi? Nu, ok. Nē, es neesmu tik liels keksa fans. Nē, es neesmu saldumu fans īpaši. Kāpēc tu tā smejies? Vai tas nav par reāli keksiem? Kāda ir nākamā tēma, Sofija? Vēl. Kā jau mūsu skolotāji zina,
Vienmēr pēc katras ekskursijas, kura ir centrā vai blakus centram, tad vienmēr ir atbildīgie cilvēki, kuri uzdrīkstās pajautāt skolotāju. Mēs varētu lūdzu palikt centrā un biku pastaigāties, mēs būsim ļoti uzmanīgi. Mēs pazvanīsim mammai un uzjautāsim mammu, vai es varu staigāt. Un viņa mums atļauj, tāpēc, ka viņa zina, ka mēs esam atbildīgi, mēs mākam lietot Google Maps, mēs man apmaldīsimies, tikai ne šitie 2, tāpēc mēs ņemam viņus līdzi. Mēs tiešām gribam apmaldīties un mums neļaujat. Un pēc Ne, prezidenta... Dastins negrib. Es gribu. Un es saku, ejam. Es saku, mēs kaut kur esam nomaldījušies. Un Dastins redz, ka tur ir tramvajas sliedes. Un viņš saka, es gribu uz manīko, es gribu uz mājām. Un es saku, nē, ejam tur. Viņš saka, tur nekā nav. Un es saku, ejam tur. Viņš saka, es eju uz mājām. Viņš sāka iet uz tramvaju, jo es nevaru viņu noturēt. Viņš ir taisnīgs stūris. Un tad tramvajs pabrauc garām. Viņš pastāv. Nu labi, ejam tur. Nu jā, tāpēc pēc prezidenta pils mēs gājām pastaigāties. Un tad mēs pierādījām vienu ļoti skaistu teikumu. Ir daža tipa ēdieni, kuri... Kāpēc es tik dīvaini pateicu ēdieni? Dažreiz man tik ļoti nogļuko, un tad es vienkārši nesaprotu, kuru valodu es samaisīju, ka es viņu nepareizi pateicu. Ar angļu, krievu vai spāņu. All of the above. Jā, un tas ir tik grūti. No vienas puses tas ir labi, ka es zinu vairākas valodas. Nu, kaut kādu daļu spāņu valodā es esmu Duolingo līmenī. Man sāp sirds Duolingo dēļ. Bet vienalga, tā kā dažreiz gribas tomēr runāt pareizi, un tāpēc es nāku pie papildus stundām, pie skolotājas Krānkalas, un es arī tā kā mēģinu lasīt daudz. Vai tu esi dzirdējis to drāmu par Duolingo, kas ir jauna? Kādu? Kā nesen viņi aizgāja vai atlaida, vai vairs nav diezgan liela daļa no cilvēkiem, kas viņiem strādāja, kas viņiem tulkoja. Un dēļ tā, ka diezgan daudz cilvēku aizgāja, viņi sāk izmantot dažām lietām mākslīgo intelektu. Tāpēc tik neloģiski šķunti. Sāk dažas lietas palikt, nedaudz šķības. Nav nedaudz, ir dažreiz tik neloģiski. Un pat tu saproti, ka tur ir dažādi varoņi. Un tie varoņi ir mazs bērns, pieaugušais sportists, emo girl, hippie girl, kaut kāds mākslinieks, mākslinieka draugs, kaut kāds lācis, vēl kaut kas. Un kad bērns pasaka kaut ko ļoti ko varētu pateikt pieaugušs cilvēks. Kādā kontekstā? Un tā kā... Pastāsti vēl par to. Es aizkādru tev visu pastāstīšu, ko man Duolingo tur stāsta. Un tas ir tik dīvaini, bet tas teikums, ko mēs gribējām pierādīt par tiem ēdieniem, tas ir, ka kebabi ir visgaršīgākie, ja tev ir bail no tās vietas. Jā. Es to oriģināli dzirdēju, tik kā no komēdijas, stand-up komēdijas. Un tā, es esmu bijis tikai vienā kebabnīcā, un es tikai esmu pasūtījis, pat tur uz vietas neesmu bijis. Es pat vārdu neatceros. Tā ir parasta kebabnīca, un man bija fantastiski, viss ļoti labi. Un mēs staigājam, mēs sekojam Sofijai Bruno, un šitie saka, mēs ejam pēc kebaba. Un es domāju, ok, mēs ejam pēc kebaba. Un viņi saka, nē, mēs ejam pēc kebaba. Un es saku, mēs ejam pēc kebaba, jā. Un tad mēs gājām uz kebabnīcu kaut kādu, un mēs redzam, un no ārpuses viņi izskatās tādā, kā jaukiem vārdiem to pateikt, kā skola pirms remontiem. Un mēs iekšā nebija tik slikti, bet mēs ejam iekšā. Tur bija ļoti jauka sieviete. Un pārdevēja bija fantastiski. Jā, viņa bija ļoti jauka. Un mēs nopirkām savus kebabus. Viņa bija garšīga. Viņa bija ļoti garšīga. Labi kebabi. Viņi bija tik piepildīti ar gaļu. Tik trausmīgi piepildīti, lai parasti nav tik daudz. Viņš bija tik pilns ar gaļu. Tā kā katrs cents, kurš bija patērēts, bija worth it. Katrs cents aizgāja uz gaļu. Nebija nekāda lieka sastāvdaļa. Nebija pārāk daudz salātu, nebija pārāk daudz čili. Bija tas, ko tu gribi. Ja tu pasūti kebabu, ko tu gribi? Tu gribi kebabu, nevis salātus. Un arī tu dabūji kebabu. Mēs dabūjām kebabu. Mēs kā komanda.
Es nezinu, tā kā, kurš nams pasūtīja aso? Tā kā es un Dastins. Jums, jā, Es negribēju risku. Es tajā brīdī negribēju asu. Man parasti ļoti garšo asas lietas, Tā kā- bet es brīdī negribēju. Vienkārši Bruno, es zinu, ka viņam negaršo asas lietas. Un es nesen pagatavoju kimči, un es iedevu viņam. Un viņš viņu sēda nesen un pateica, ka ļoti garšīgu. Bet bija viņa asi vai nē? Viņi bija tādi mild vidvēji. Nu, tas kur. Kā varēja, kā, ja es varēju ēst, tad viņi nebija tik asi. Kas ir kimči? Es esmu dzirdējis vārdu, bet es Kā nezinu tieši, kas tas ir. Marinēti, tā kā dažādi, zinu, Pamats šim ēdienam ir kāposti, kurus tu marinē ar mērci, kuras sastāvā ir čili, pipari, ķiploki, ingvers un ļoti daudz asas kaut kādas garšvielas. Plus vēl pie tā visa tu vari kaut kādu līmveidīgo mērci, lai vienkārši visu to samaisītu un ļoti tā kā tekstūra būtu ļoti jauka. Bet tur ir redīsi, tur ir kāposti un tas viss marinējas un tas ir tik good. Tas ir tik good. Tad tu man arī uztaisīsi kimči. Ok, Tikai, lieliski, fantastiski. ja- Mēs varam tagad turpināt. Nē, ja man palika kimči Tas ir vēl, noskaidrots. tikai es varu vēl tā kā, mēs ejam uz manas mājas pusē, es vienkārši varu mammu, man vajag vēl viens cilvēkam iedot pagaršot, un es tā kā iedošu tev. Fantastiski. Un nesen es biju uz EFS eventu. Ko es zinu par EFS? Kāpēc man čīks krāsnes? Saistīts ar rīšu. Kas tas tāds varētu būt? Tā apmaiņas programma. Es īstenībā pirms tam nezināju ļoti daudz tā kā programmas, bet par EFS es uzzināju tikai šogad, kad Rišu atbrauca, un es uzzināju par to eventu. Un tur bija plānots iemācīties kaut kādas tautas deju, origami un pagatavot tiramisu. Uzminiet, ko no šī visa mēs tikai izdarījām. Jā, mēs gatavojam tiramisu un īsto tiramisu, tāpēc, ka tur bija itālieši. Principā, man liekas, latviešu tajā eventā bija, tajā pasākumā events, kas tāds par vārdu anglicismu. Tajā pasākumā bija tikai kādi 5 latvieši, ieskaitot mani un manu labāko draugu. Un pārējie visi bija ārzemnieki, vai nu tā bambusa, tas ir jauniešu centrs, darbinieki. Tur bija ļoti daudz cilvēku, kā 20, kopumā 30. Izskaties pēc vairāk 20, bet es nezinu, cik patiešām bija. Neskaitīju, es baudīju. Pastāstīju par EFS programmu un es sapratu, ka es, man liekas, zaudēju visas iespējas apmaiņas programmām. Tāpēc, ka, ja padomāt loģiski, Bruno, vai tu gribētu ceļot gadā, kad tev eksāmeni? Noteikti nē. Tā kā iedomājies, tā kā septembra sākumā tu nevari ceļot, tāpēc, ka sākas jaunas tēmas. Viņš nav centrā. Viņam jābūt centrā. Sofija vairāk runā. Tas aizvirš. Atver žaunu, I guess, bet still. Bet tā kā vidū tu arī nevari, tāpēc, ka sākas treniņu uzdevumi, un beigās tu arī nevari. Tāpēc, ka jau sākas eksāmeni. Un kuros gados mums ir eksāmeni? Kurās klasēs? 11. un 12. Sanāk, vienīgais. 11. Jā. Latviešu valoda, manuprāt, un kaut kāda daļa no matemātikas. Pareizi, aizmirst, ka mēs esam 10. Mēs skaidrs. Sorry, guys. Un tā kā, sanāk, vienīgais gads, kurā mēs potenciāli varētu ceļot, ir 10. klase, tāpēc, ka mums ir brīvais gads. Nav nekādu ne eksāmenu, ne vēl kaut kā. Un mēs jau esam 10. klase. Un cik palika mums mācīties? Sanāk, pabeigt janvāri, februāris, marts, aprīlis, mais. 5 mēneši. Bet, lai to programmu iespēju palietot, tad tur ir jāmeklē tā visa ģimene, jānokārto visas atļaujas. Ja tev vajag, tad arī to atļauju ceļot. Un viss šitais. Un tas reāli aizņems tik daudz laika, ka vienkārši nav jēgas, manuprāt. Tāpēc, ka vismaz EFS programmā, cik es saprotu no viņas prezentācijas,
Minimālais ir 3 mēneši, uz kuriem tu vari aizbraukt. Minimālais, nopietni. Jā. Tā kā ir, piemēram, dažādas citas programmas, kurās tu vari aizbraukt uz 2 nedēļām, 1 nedēļu, 1 mēnesi. Un tas ir tīri ok. Es gribētu izmantot šo iespēju varbūt 11. klasē, bet ne 12. 12. klasē tas būs ļoti busy year. Ļoti. 11. klasē, varbūt kaut kādā sākumā varētu kā uz 1, 2 nedēļām, bet te vairāk. Tāpēc, ka eksāmena gadā tas ir vienkārši trāpums. Jā. Arī pašam negribas tā kā visu to kavēt, tāpēc, ka eksāmena tas ir stress. Mēs esam stulbi, man bija zelta medaļa. Runā par sevīm. Bet tu arī neesi stulbs, un tu neesi stulbs. Jūs esat top 5. Par ko tu runā? No 30 cilvēkiem. No 30 cilvēkiem mūsu klasē tu esi top 5. Par ko tu? Un tu esi top 1. So. Es esmu cits variants. Tieši tā, tas, ko mēs... Tu esi cits variants, tu esi gudrā. Un tu gribi dzirdēt to tiramisu recepti? Kā tu domā, kas ir tiramisu? Krēms, cepums kaut kāds gaņā. Esmu redzējis. Bruno, cik tev liela virtuve? Cik tev viņa ir liela? Es nezinu, dzīvokļu virtuvē nezinu. 1,50 m, 3,50 m. 2 metri. No šitā gala līdz skapja beigām un līdz šejienei. Apmēram. Bet, no pati īstaba, tad nezinu. Krūt pateikt. Kādu dienu dažiem no mums vajag manās mājās taisīt tiramisu? Mēs taisīsim tiramisu. Mēs varam to kaut kādā tuvākajā epizodē? Vai pēc tevis? Sure. Jā? Jā. Man nav 53 bērnu ģimene kā Bruno. Un tev? Tā kā, es nezinu. 52 sīkaļas izpļūtītas. Zini tos cepumus, kuri, man liekas, Dāmu pirkstiņi. Jā, pirkstiņi. Dāmu pirkstiņi. Jā, es nezinu, kā viņi sauc. Dāmu pirkstiņi. Ne, itāļu vai angļu valodā, kā viņi sauca, bet, vienalga, mēs sapratāmies. Viņas vajag iemērcēt, kā tu domā, kur? Kafijā? Jā, espresso. Tu iemērcē, bet ļoti ātri, tāpēc, ka viņas tik ļoti iesūc to kafiju, ka viņi tev būs vienkārši, zini, tie momenti, kad tu mērcē kā kādā tējā, cepumu, un tad viņš nokrīt. Nē, es nezinu to. Nē. Es nekad neesmu vēlēt cepums ar tēju. Un tas ir apmēram tāda paša situācija. Ja tu pārāk ilgi turēsi kafijā, tad viss. Tad viss. Traks lietas šodien es iemācījos. Nē, tas cepums ir vēl trauslāks nekā parastais cepums. Tu ātri to ieliec formā, tā forma bija apaļīga. Un tie pirkstiņi ir šī tik, tur bija ļoti daudz interesants vietas. Mēs, piemēram, manu labāko draugu negatavojam tik labi, tāpēc mums sanāca kaut kas. Iemācies. Un tad kā tu domā, kas ir nākamais? Mēs uztaisījām pirmo slāni ar tiem cepumiem. Kas ir tālāk? Kas jādara? Bruno, man liekas, tu zinās. Bruno, vai ne? Runā. Es nezinu. Es nezinu. Es esmu varbūt slims, es nezinu. Tā mana vaina. Bet, taisot... Es godīgi vairs neatceros, kā taisīt. Bet, man liekas, tur bija jādala olas, dzeltumu no baltumu. Baltumu vajadzēja ar blenderīti samiksēt, un viņš ir tāds pufīgs. Un tā viena itālieta, viņa pateica, kad uzzinātu, ka tas ir krēms gatavs, viņa pateica, vienkārši izdarīšu šitā tā. Ja krēms nekrīt, tad viņš ir gatavs. Ja viņš nav gatavs, ko man darīt, ja viņš būs viss uz zemes? Ja tev nav gatavs, tad tu esi loks. Jā, un tad arī vajadzēja samaisīt, manuprāt, dzeltumu ar mascarpone sieru un ar... Pārāk gari vārdi. Kurš gods siers, kurš atgādina jogurtu vai krēmu. Arī tu visu samiksēt, un tad samaisīt to krēmu un to krēmu kopā, un tad izliet kārtu, tad atkal pirkstiņi kafijā, uzlikt, atkal to kārtu, un tad paņemt
Tad paņem kafiju, ne kafiju, bet kakao un vienkārši biku tā kā pabert, lai ir smuki. Lai ir, zini, kā tie Instagram ones, kur tā kā viss ir pilnībā noklāts. Tātad man ir fantastiski ideja. Jā. Tātad mēs aizējam uz manu virtuvi. Mēs taisīsim no atmiņas tavas. No atmiņas. No atmiņas? No atmiņas. Un pēc tam skatīsimies recepti, lai redzētu, cik slikti aizgāja. Un mēs taisīsim latviskā veidā. Kā to saprast? Tas būs pārsteigums. To mēs uzzināsim tuvākajā nākotnē. Un jūs jāizstāst Ar mūsu pēc YouTube tas, kanālā jā. epizodi, ka mēs taisīsim tiramisu. Tā kā, vajag noskanēt. Ne Tā kā, tagad. man iedeva šo lapiņu, kurā es varu noskatīties, vai tā kā viss ir pareizi. Mēs to skatīsimies pēc tam, ka mēs uztaisīsim. Nu, pagaidi, bet man interesē, vai esmu lasu vai es neesmu. Nu, labi. Tad saka, ir mājas darbs iemācīties to tiramisu recepti no galvas. Jā, tāpēc, ka zini... Mācīties no galvas, ja mēs mācīsimies no galvas, tad būs pareiza recepte. Un tas nav interesanti. Kādiem? Tā ir diezgan cool. Interesantāk būs, ja mēs kakao vietā virsū uzbērsim kafiju. Tu Katkuļ cieti. domā? Nē. Tu domā? Kāpēc ne? Tā kā... Okay, Kas ir sliktākais, kas var notikt? Un, ja tev ir alerģija, tu vari nomirt. Ok, tas tur ligās. Cik tev vajag notikt? Ko tu gaidīsi? Kā vajag tavuprāt vēl notikt? Sliktākais gadījums ir, ka nebūs garši. Tu domā? Viņš cer. Labi. Nav labi, draugi. Nav labi. Draugi, nav labi. Jā. Ja es gribētu braukt uz apmaiņu, kādā valstī tas būtu un kāpēc? Anglija. 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 Anglijā? Anglija. Kāpēc? Ja zinu angļu valodu. Es tevi neatbalstu šreiz vēl. Es atvainojos. Nē, jo es tur plānoju kaut kādu, pieaugušo gados vākties uz Angliju, jo, Tā kā dzīvot? jā, jo es jūtos ērtāk runājot angļu valodā, kaut gan latviešu valoda ir dzimtā valoda. Man naturālāk liekas angļu valoda, un es gribu runāt angļu valodā un būt tādā zonā. Es tevi neatbalstu tikai tāpēc, ka man ļoti patīk Anglija. Ļoti. Man patīk sabiedrība, man patīk cilvēki, man patīk, cik ļoti tur ir cilvēka dažveidība, ka tur ir. Bet vienīgais, es vasarā sēdēju hūdijā. Tur bija augsti. Tur ir ļoti augsti, pat vasarā. Un kamēr mana mamma sūta man video, kur viņa tā kā, oh my god, tas ir tik karsts šeit Latvijā. Es pilnībā nevaru izturēt. Es sēdēju hūdijā zem segas. Vasarā. Mēs arī bijām mēnesi. Tā kā man ļoti trūka tā siltuma. Un tāpēc es vainu daudz pelnīt, lai tā kā vienreiz gadā braukt uz siltām valstīm, kā visi tie Instagram cilvēki. Ne, man ir labāks plāns. Tātad Sega. Zini, cik daudz tu slimos, ja tur ir ļoti bieži lietus. Tā kā es nodzīvoju tur mēnesi, un tur, man liekas, saules spīdēja tikai 2 reizes. 2 dienas tā kā no visu mēnešu. Sega un Sega. Tu vitamīnu D neuztvers visu. Tā joprojām ir, tā tagad ir. Bet te bija Nekas nemainīsies. Nē, te bija ko vairāk, jo mums ir vispār silta tā kā pavasarī un vasarā. Bet tur man ļoti gribētos tur dzīvot arī. Es sevi saprotu. Bet man tik grūti būs pierast pie tā, ka tur ir augsti pat vasarā. Es gribu vasaru. Man vasarā dzimbuks, un tas asociēs ar siltumu, un tev arī vasarā dzimbuks. To es atceros, ka man vasarā ir dzimšanas diena. Es zinu. Kad tev ir dzimšanas diena? Cik tu reizi to pierakstīs?
Tu esi vecāks? Jā. Par tevīm, par dažām dienām. Tev ir 27. Nē, 30. nē. Kā nē, ja 27. tev ir? Vai 26. vai 26. jūnijā? Tev 26. jūnijā? Jā. Tev bija tad 7. jūnijas. 6. Nu, tev 26. man 6. Grūti atcerēties? Šī. Jāpieraksta. Tev arī tagad ir kladīta. Nē. Kur man pilspalva? Un tas ir, ka tev dzimums. Man pilspalva dematerializējās. Ew! 7. aprīlī. 27. 27. Es ievilku kabatā, lai būtu komēdiski, ka es viņu izvilku. Nu, ne kabatā, rokā, lai es komēdiski viņu izvilku, bet viņa vairs, viņa nav. 27. Viņa nav. Ko? Kur ir? Tas gan nav forši. Nu, pildspalva, mana mīļā dzēšamā pildspalva, ko es vakar dabūju. Ko tu dabūji? Es vakar nopirku dzēšamo pildspalvu un šito kladīti. Kam tev kladīta? Jo es gribu būt kā tu. Jo es gribu justies svarīgs. Tu staigā apkārt ar savu kladīti, ladi-dadi-dā. Es esmu tik svarīgi, es visu pierakstu, un es gribu justies tikpat svarīgs kā tu. Kaut gan man būs kladīti ar skruļiem. Kur ir mana pildspalva? Piecelies, varbūt viņam. Es ieliku rokā, Vēnā ielidoju viņu, es nezinu, ka šprītīgi iegāja rokā. Es nesaprotu, kāpēc Šī klāde ir kombinēta, te ir lekcijas, te ir pasākumi, te ir kaut kas svarīgs. Bet man ir šis viss tikai dažādās kladītēs. Bet Tā kā šitā man ir apkopotie raksti. Šitie man ir apkopotie raksti, bet man ir atsevišķas vēl kladītes, kurās es smuki visu pierakstu. Tāpēc, ka man ir ļoti daudz posiju. Tur ir mana pildspalva. fantastiski. Okay, šito vajag Ko tu atstāt iekšā, paskaties? atstāt iekšā, šito vajag. Kas viņam ar muguru? Kas tev ar muguru? Nē, jums saka, ka viņa kaut kas sastāvēs. Es nezinu, kāpēc man- Nē, man vienmēr ir mugura Pats izdarīja un pats jautā. Nē, man vienmēr kā izskatās reāls, tā kā ir kā būtu kāds turējis man muguru saskāpējis. Es nezinu, man nav kāds, kas mani tur tā. Tas tā nedara. Kā tu zini, kā viņš dara? Viņš man sit pa galvu, tas ir viss, ko Nē, viņš dara. bet kā tas vienkārši? Es eju gaitni, viņš iedauz man pa galvu, viņš man tā nedara. Pats izdarīja un pats jautā, tā nu gan. Bet jā, kur mēs bijām? Nesen? Nu kā nesen? Šo sestdienu? Un šodien ir pirmdiena? Tas krēsls šķīkst. Beidzot. Es biju konferencē, vai jaunietim ir vieta politikā, un ko jūs domājat par šo nosaukumu? Vai jaunietim ir vieta politikā? Viss ir politikā, mums visapkārt viss ir politika. Bet Kad tu tas ir. runā ar savu ģimeni un draugiem, tā ir politika. Paldies skolotāji par šo informāciju. Bet tā patiešām ir. Tas ir tikai piemērs no politikas, bet ar politiku mēs saprotam to jēdzienu, ka tie ir ministri, tas ir kāds, kas pieņem lēmumus, un tas ir kaut kādas amatpersonas, kuras tu tagad ieliksi viņu tur un pazaudēsi savu klādu. Ceru, ka nē. Un tāpēc, vai tu domā, ka jaunietim ir vieta politikā? Piemēram, mēs ar tevi piedalāmies Eiropas parlamenta vēstnieku skolā. Viņš arī piedalās. Jā. Nē, nu jūs abi piedalāties ilgāk, tāpēc man liekas, no jums būtu svarīgāk to dzirdēt. Vērtīgāka informācija. Jā, Bruno. Bruno, es esmu stūpa. Es arī varu tev pajautāt Es šo jautājumu. Tu runā ar zelta medalnieci, ar cilvēku, kurš tev palīdz. Ar cilvēku, kuram tu kaut ko jautā. Ar cilvēku.
pēc kura mūsu klases vidējais būtu kaut kur vispār. Paldies, Sofija. Ļūdzu. Labi, tagad runāsim normālā valodā. Mēs runājām par Angliju. Es uzdevu to jautājumu. Man vieglāk runāt ar to, ko es redzu. Man liekas, Bruno jāpārsēž tur. Bruno, kur tu gribētu aizbraukt uz apmaiņas programmu? Uz kuru valsti un kāpēc? Man nav preferences, jo es nevienu valodu īsti nezinu, kā ārpus angļu valodas. Tāpēc... Bet ar angļu valodu tu izdzīvosi jebkurā valstī. Tā kā apmaiņas Es programmā zinu, jā. nedzīvot. Arī var pasīties statistiku, es nezinu, kurā lielākā Piemēram, daļa runā angļu valodā. EFS programmā, jā, man iedeva šito te. Tā aizmugurē ir valsts, kuru valstu gribētu no šīm visām. Viņu tagad jāiemācās lasīt fiksā. Zviedrija. Mēs brauksim uz Zviedriju, neskaitās. Come on! Mēs uz Zviedriju brauksim ekskursijā. Kanāda arī piedalīsimies šeit ir? Popuālā. Kanāda? Ja šeit ir Kanāda, tad Kanāda. Gribu ar manu brāli tikties. Tas taču Amerikā. Viņš dzīvo tuvu Kanādu. Jā, bet... Tā kā viņš Kanāda bieži ir tur pusē. liela. Amerika arī ir liela. Es saprotu, bet es tev Jā. teicu specifiski, kur atrodas mans brālis. Neteiksim. Citu, tu šodien nokavēji sportu. Kāds sakars? Un man bija uzvilkts krēkls, ko man uzdeva Nebračko, kur bija Niagaras hokejs. Okay. Tas vienkārši bija ļauni. Tāpēc- Tu šodien nokavēji sportu. Visai pasaulē tas ir jāzina un jādzird. Bet- Kā tu uzdrīksties? Tā nevar. Tā kā... Es nezinu, kurš to teica, bet mana gulta bija ļoti silta. Ļoti mīksta. Kas tu teici? Valērijas? Nē. Gatis. Tu nenoli gatus. Okay. Jā, mana gulta bija ļoti mīksta. Tāpēc neierados. Pierādi. Nevaru. Tāds bērnu ģimene un brāļi mājās ir. Tāpēc viņa bija silta. Nē. Tik draudzīgi, lai siltums ir ziemā. Bet tā kā runāt par politiku. Dastin, kur tu gribētu braukt uz apmaiņas programmu? Apmaiņas programma? Jā, uz kaut kādu valstu, kā Rišava. Nē, ja es labāk zinātu angļu valodu, gribētu Japānu. Cool. Tur angļu valoda daudz mazāk. Jā, Tāpēc tā ir Japāna. Japāna ir forša, Japāna ir viņi ir cool. forši. Kultūra, tā atmosfēra, anime, visvairīgākais, like Tokyo Drive, tās. Un pēc tam tu atbrauks, kāpēc viņi nerunā ar subtitriem? Ko? Kāpēc viņi nerunā ar subtitriem? Apmēram būtu ziņa, ka tā kā, kāpēc viņi nerunā ar tulkojumu kaut kādā latviešu valodā? Kaut ko sāk runāt, un viņš pasaka Vai es tas Ohajo. Apmēram, bet man ļoti patīk, ka konferencē bija arī pieminēts tāds jautājums, ka ir tagad tāds jautājums, vai varētu jauniešiem atļaut balsot 16 gados. Ko jūs par šo visu domājāt? Vai tu gribētu, lai jauniešiem būtu iespēja balsot 16 gados? Šķietam jābūt pavadītam ar vecākiem. Nē, tā kā viņš Tā ir kā tiesīgs. nevienam. Viņš ir tiesīgs tā kā pats Tā balsot. Kopā ar vecākiem. Nē, tā kā vispār. pašam. Nu, iedomājies mūsu kops. Tas atsevišķos cilvēkus. Jā. Un iedomājies, ka viņiem tagad būtu iespēja balsot. Es domāju, ka viņi darēs to laiku, tāpēc... Un arī- viņi ir. Tā kā no vienas puses tas ir viena no tādām lietām, kā iemācīt pusauģus domāt par vēlēšanām no jaunāka vecuma. Bet no otras puses es saprotu, ka liela daļa šo informāciju nelasīs. Viņi nemeklēs, par ko ir šī partija. Ko šī partija pārstāv? Ko šis cilvēks pārstāv? Viņi nemeklēs.
Un vienkārši vai nu arī neies balsot. Un saprotat, cik ļoti paaugstināsies tas procents, kurš vispār nebalso ar visiem 16-gadīgiem. Nu, daudz. Jā, un man bija tāds prieks, kad prezidents uzjautāja, pacēliet rokas, kuri domā, ka 16 gadu vecums ir tas vecums, kurā varētu balsot. Pacēl kādi 5 cilvēki, 10, no kādiem 100. Nē, un man bija tāds prieks. Tāpēc, ka es saprotu, ka ir cilvēki, kuri neiedziļināsies. Ja man būtu tāda iespēja, es iedziļinātos, par ko es vispār balsoju. Un es arī darītu to, tāpēc, ka es zinu, cik liels procents vispār neko nedara. Un pēc tam sūtās, valstī nekas nemainās. Un atceries, pie mums nesen bija ciemos Sabīna Strautiņa, kur teica, ka cilvēki pat neiedziļinās, kā balsot. Ja tev uz plakāta uzrakstīts, kā balsot, uz lapiņas, kā balsot, uz lapiņas, uz kuras jābalso, uzrakstīts, kā balsot. Un vienalga viņi mīnusies tur zīmē, un tas īstenībā nozīmē to, ka viņi nobalsoja. Lasīt nemāk. Un pēc tam viņi brīnās, vai tā nav? Ko tu smejies? Un pēc tam viņi brīnās, ka ievēlēt tieši tos, kuri viņi negribēja. Tāpēc, ka tas oficiāli skaitās kā balsojums. Un tāpēc, manuprāt, tik svarīgi, lai skolās par to runā vairāk varbūt, lai ievieš tādu atsevišķu priekšmetu. Zini, man ļoti patīk Amerikas skolas tikai viens, ka viņi var izvēlēties papildus priekšmetus. Un ja būtu iespēja izvēlēties kaut kādu politiku vai tādu priekšmetu jau tagad, es viņu izvēlētos. Tikai tāpēc es gribu 18 gados saprast, ka es balsoju un par ko es balsoju. Tāpēc, ka tici man, neviens jaunietis 18 gados tik ļoti neiedziļinās. Un arī tajā konferencē bija daudz ļoti augstu amata cilvēku, kur teica, kad es pirmo reizi nobalsoju, man tagad ir kauns par cilvēku, par ko es to balsoju. Tāpēc, ka cilvēks varbūt neiedziļinājās tik ļoti šajā partijā vai šajā cilvēkā, un tagad ir kā ir. Un tāpēc, manuprāt, ir jābūt kaut kādai mācībai vai atsevišķiem mēdījiem, kuri, manuprāt, tāda eksistēs, pameklēšu, kuri īsumā pastāsta par katru partiju. Tāpēc, ka, ja 16 gados tagad iedot iespēju balsot, cik to pusauģiem 16 gadu vecumā pat mūsu klasē izlasītu un balsotu? Maz, bet manuprāt bija pirms gadiem politika kā stunda skolā 12. Bija. Klasē. Tāpēc, ka bija politika, filosofija, bija atsevišķi priekšmeti. Tagad tas viss vēsturot sociālas zinātnes. Un ko tu domā par šiem priekšmetiem? Es ļoti daudz ko domāju, bet tādu nemaz nedrīkst likt. Man būs kauns, ka skolotājs mežs kādus vārdus tādus dzirdēs. Es ļoti daudz ko domāju par skolu 2030. Ļoti daudz ko. Un nekā laba tur nav. Nē, protams, ir kaut kādas metodas, kuras strādā. Bet viņas strādā tikai, ja ir materiāli, ja skolotājs sagatavot tam. Un ja bērniem ir motivācija to darīt, tāpēc, ka, piemēram, runājot par dažām stundām, mūsu skolotāja Rudīte teica, ka nevis jaunieši nestrādā tāpēc, ka viņi negrib, bet viņi nav motivēti. Ja tu esi motivēts, tu darīsi, bet ja tev nav motivēts, un ja programma nevar motivēt, pat tos jauniešus, kuri pirms tā ļoti labi strādā, tad varbūt problēma ir tomēr tajā programmā. Un, tagad jau parādās grāmatas, kur viņas bija, kad mums viņas bija vajadzīgas un kad tikai sākās programma. Manuprāt, vajadzēja Izstrādes to iepriekš procesā. izplānot. Izstrādes Ieviesīsim procesā. jaunu programmu. Grāmatas? Izstrādes procesā viņas bija. Izstrādes procesā. Ģeniāli. Tas bija vienkārši kaut kas fantastisks. Un runāt par politiku, vienkārši vai jaunietim ir vieta. Noteikti ir. Un pastāv ļoti daudz organizācijas vai programmas, kuras pārstāv šīs intereses. Un, piemēram, pat mūsu Elvis Pāvila Vēstnieks skola ļoti daudz ietekmē mūsu politiskā ziņā. Mēs vairāk uzzinām un arī vairāk saprotam, cik svarīgi tas ir un cik tuva ir politika. Kā arī pieminēja Sabīna Strautiņa, tā ir mūsu skolas absolvente. Un to, ka ļoti daudziem cilvēkiem, pat pieaugušiem, liekas, ka politika ir kaut kas tāls. Tas ir kaut kas tur. Bet nē. Un tas mani Politika nav ir neskar. mums visapkārt. Un arī viss, kas notiek apkārt, ir ietekmēts politikas dēļ.
Jo tāpēc, ka politika nosaka arī daudz sociālos notikumus, kuri notiek arī valstī un arī vienkārši mūsu dzīvē. Tāpēc, ka tie ir lēmumi, tie ir likumi, tas ir pārunas, tie ir vārdi un, jā. Un vārdi ir vārdi. Bruno, jā. Bruno, kāda domāja, vai tu gribētu 16 gados balsot? Tev jau nav 16. Vēl 16. Vai tu gribētu, lai būtu iespēja balsot 16 gados? Es domāju, ka noteikti nē. Jo, nezinu, varbūt, ja būtu mazs tests par katru partiju, lai tu zinātu, vai tas cilvēks ir interesējies katrā partijā un apzina to visu, tad varbūt iespēja jā. Tikai zini, special atļaujas, ka tā kā no sākuma izpildi testu, lai tu vispār saproti, kas ir partijas. Tāpēc tev vienkārši... Jā, piemēram, licenci, ka tu vari balsot. Jā, ir domājies. Tā kā, ja vajadzētu no sākuma nodot kaut kādu mini testu, eksāmenu, kurā tu atzīmē, par ko katra partija ir, kas viņu pārstāv, un ja tu dabū, nezinu, vairāk par 90 vai vairāk par 80, tev ir tiesības balsot. Bet tā kā, ļoti daudz cilvēki, kuri pat balso, nezinu, par ko viņi balso. Un zini, kas man ļoti patīk? Senā Grieķijā, kur vispār tas viss radās, balsoja ar principu paceļot rokas. Tagad tas notiek, tāpēc, ka nav fiziski telpas, kurā varētu visa Latvija no 18 gadiem. Bumbuklāj! Tā kā pacelt rokas un iedomājas tas viens cilvēks, kurš tā kā redz spēlām 1, 2, 3, 4, pacelt tas rokas. Un arī, kā tu domā, kāpēc šī sistēma nestrādās tagad? Tāpēc, ka, piemēram, nē, tāpēc, ka paceļ roku un kāds draugs redz, mans draugs pacēl roku, es arī paceļu roku. Un tad tas ir strādās cilvēkiem nebūs savu viedokļa. Mans draugs pacēl roku, es arī pacelšu roku. Vienalga, ka tā partija ir. Man liekas, ir 1000 iemeslu, kādēļ tas tā nebūtu realistiski. Jā. Un tāpēc paldies Dievam, tas ir uz lapiņām, tavs viedoklis. Un, protams, viņi var pārņāt ar draugiem. Un tas arī kaut kā ietekmē, piemēram, par ko tu balsos. Draugs pasaka. Es domāju, tu man jautā. Es neesmu izdarījis mājas darbus, es nezinu, to es nemeklēju. Un tas ir tāds interesants temats, par ko var ilgi runāt, bet vienīgais, kas man tagad interesē, kur ir mani mikrofoni? Viņi nāk, viņi Vai ceļo. Vai viņi vēl joprojām ir Ķīnā? Ķīnā viņi joprojām vēl nav, viņi lido. Viņi vai nu lido, vai nu ir Latvijā. Man liekas, viņi lido. Es tev nevarētu to pateikt. Es tajā lidmašīnā neesmu, es atvainojos. Long story short. Es piedalos dažādos projektos, un dažreiz šajos projektos ir vajadzīga datu analīze. No savāk datus vai nu tu sūti anketas, vai nu tu informē cilvēkus. Lai to darīt, būtu labi, ja tev būtu mikrofoni. Un arī, piemēram, ja mēs filmējam vasarā, un ja mums nav, kur piestiprināt šitos, pie viena telefona mēs piestiprinu tavus 2 mikrofonus, un pie otra manas 2 mikrofonus. Un tad vismaz skaņa kaut kā, ne tik labi, bet viņi ir. Bet es paprasīju Nikolu, lūdzu, pasūti man mikrofons. Un Nikola pastāsti, kas notika. Es pasūtīju, viņi atnāca jo tas ir AliExpress, jo, protams, mēs neesam te bagāti. Kas jūs domājat, mēs esam? Un tāpēc viņi tie mazie mikrofoni, tas nav šitais pucis. Jā, AliExpress šitos mikrofons es nesūtīšu, to gan es neriskēšu. Tik smadziņas šūnas man nav izdalušas. Dažas man tur joprojām ir, to es saprotu. Bet mēs pasūtam, es pasūtu mums, un viņi pēc ilga laika atnāk, un es paņemu no pasta, un kā parasti tur pastā ir rinda, jo viņš neiegāja pakumātā, jo, protams, ka šoreiz nav pakumātā, vienmēr fantastiski, kad jāiet un jārunā ar cilvēkiem un jāparakstās un jārāda dokumenti, ļoti kaitinoši. Un es paņemu, es izvēlu, es aizēju uz mājām, es aptveru paku, es pastos, lai pārbaudītu, vai viss ir normāli, kaut kas ir salauzts, es pastos. Tur ir viens mikrofons, nevis 2. Vajadzētu būt 2. Un tāpat domātu, labi, viņi aizmirsa vienu ielu, kas, nav patīkami, bet AliExpress. Bet tur viņš ir formiņā.
formiņā var fiziski ielikt tikai vienu. Tur nav vieta 2 mikrofoniem. Un es domāju, ka nē, es laikam pasūtīju nepareizo, un tas ir ļoti bēdīgi. Kā es to pateikšu Sofijai, es tulīt raudāt sākšu, mani atdauzīs Sofija. Bet tā nav tava vaina. Tā kā es saprastu, ja tajā AliExpress būtu opcija. 1 mikrofons vai 2 mikrofoni. Bet tur bija tikai 2 mikrofoni Androidam un 2 mikrofoni iPhone. Jā. Un tie stulbeņi. 2 mikrofoni Androidam. Kā viņai 2? Tātad 2, bet, ja ir 2, viņš viens ir 1, un tas nozīmē jāsūta 1, obviously, loģika. Vienam cilvēkam 1 mikrofons, kam tev 2 piesprāst, vai ne? Tieši tā, loģika, kam tev 2 skopulis ievāca visus. Un mums ir godīgi ļoti paveicās, tāpēc, ka mēs viņu nopirkām ar atlaidi. Es samaksāju kādu 6 eiro, bet principā viņš maksāja 10. Un AliExpress ir tik gudrs, ka viņš paņem cenu no pilnas, un tāpēc man atgrieza 5 eiro. Tā kā no tiem 10, no tā visa, ko es potenciāli samaksātu, bet samaksāju 6, tāpēc kā ar atlaidi. Un viņš man atgrieza 5, un sanāk, es nopirku 1 mikrofonu par 1 eiro. Jo pēc būtības, ja gribētu pilnu naudu atpakaļ par to, ka nav ko tu pasūtīji, tev būtu jāsūta atpakaļ, bet tu vari dabūt pusi no naudas atpakaļ, ja tu paturu produktu neatsūti. Un sūtīt atpakaļ ir liels čakars, un tas var izmaksāt vairāk nekā produktu sūtīt atpakaļ uz Ķīnu. Un tāpēc ir vairāk vērts paņemt pusi un sēdi naudu ar savu pusi mikrofonu. Bet, AliExpress nedaudz sapīpējās tajā dienā, un viņš iedeva pusi no bezatlaides. Tāpēc... Bet tas bija forši. Tas bija tik dīvaini mikrofons. Tā kā atnāk, un Nikols man dod gan naudu, gan mikrofonu. Tā kā nevis man viņam jāmaksā. Viņš man atgriež gan naudu, gan mikrofonu. Un tad šodien Nikolam atnāk message. Kaut kas atnāca. Saņem, es domāju, Nikols pasūtīja vēlreiz mikrofons. Šoreiz 2 no cita pircēja. Pārdevēja. Es pircēju. Jā, man jau... Es pasūtīju no pircēja. Bet es domāju, ka viņi nopērk. Jā, bet, Bet jā, man notika atkal gļuks. Jā, no cita pārdevēja. Ar labiem, nezinu, labākiem reitingiem, labas atziņas un viss šitais. Un tad atnāk vēstule. Un mēs visi kopīgi, kamēr Bruno atnesa datoru uz šo klasi, kamēr viņš visu tu salika, mēs gājām uz mega pastu. Un tad skatos, un tas ir vienkārši apmēram šīs lapas biezuma maisiņš. Es viņu pataustu, un tur ir apmēram detaļiņa, kura ir šitik liela. Un es saprotu, ka tie nevar būt no mikrofona. Es to vizuāli uzreiz biju sapratis. Es cerēju, ka tie nav, uzlīmes ar mikrofoniem, tā kā 2 mikrofoni. Un tad izrādās, tas ir Nikola Oskariem. Jā. Es arī biju pasūtījis gredzenu. Es būtu bijis tik daudz priecīgāks, ja būtu gredzenu, ko es pasūtīju, jo acīm redzam, man gredzenu patīk. Jā, un tev ir ļoti daudz gredzenu, kuri ir tieši kā manam labākam draugam. Viņš ir saka, uz vienādi gredzeni. Šitie ir vienādi. Tas jā, šitais ir no AliExpress, šitais ir, es neatceros. Man liekas, tas arī no tās pašas vietas ir, kur šitie 2. Bet šitais gan ir no AliExpress, to var pēc kvalitātes redzēt. Viņš ir izcēlis, bet viņš griežas, un tas ir man iepriecina. Man neko darīt matemātikā. Pēdējā tēma, par ko mēs gribam parunāt, par popielu. Kas ir popiela, Bruno? Skolas kaut kāds pasākums, kurā jaunieši, skolnieki uzstājas ar kaut kādām dziesmām un mēģina imitēt tos, dziedātājus. Jā, pareizi. Lai zināt, ka būs Dastanas rīzes starp izlikties un imitēt.
Bet jā, papīles galvenais mērķis ir vienkārši iedot jauniešiem radošo iespēju izlikties, ka viņi ir tieši tas mākslinieks. Viņi var attēlot viņu ar horeogrāfiju, ar dziedāšanu vai vēl kaut ko. Un mums ir ļoti jauks skolotāji. Un mums vispār skolā ir tāds ļoti labs teiciens – brīvprātīgā piespiedu kārta. Tas nozīmē, ka principā papīli ir brīvprātīgs pasākums, vai nu tu pieteicies vai nu nē. Tu vari pieteikties kā vesela klase, vai nu tu vari pieteikties kā atsevišķi pāris, vai solo, vai vēl kaut kas. Vai nu tu vari pieteikties kā miksēta komanda no dažādām klasēm. Manuprāt, vai nu nepieteikties. Mūsu gadījumā mēs varam nepieteikties. Ir opcija pieteikties vai nepieteikties, bet pieteikties. Jā. Un vienkārši šādā, ja mēs neiesim uz papīlu, tad mēs nebrauksim uz Zviedriju. Un vispār nekur. Un tāpēc mums ir jāizlem dziesmu, ar kuru mēs dejosim. Nu, drīzāk puiši dejos, mēs esam puišu klasi. 24, 8 mēnešus. Jā, mēs esam puiši. Sure. Un mēs būsim atbalstītāji, mēs arī palīdzēsim un vēl daudz kas cits. Bet un mums jāizdomā, un mēs mēģinām atrast visu krinžīgāko, visdīvaināko. Ne jau mēs, tu to dari. Mēs pārējie gribam normālu dziesmu atrast. Tu meklē krinžu. Nē, bet skolotāji piedāvā Bemūdu 20. Tas nav tik krinžs. Tas ir normāli. Jā. Bet Tu kāpēc tu... balēm neguļ. Nu, kas tev nepatīk? Despacito vai Makarena? Vai Es piedāvāju makarēnu, es uzrakstīju pirmā Makarena? bet es mutiski teicu vispirms makarēnu. Tu norpikoji mūsu ideju. Nē, tā nav pierādījuma. Kas ir verbāli, nav pierādams. Man ir rakstiski grupā ar 30 jauniešiem. Tur izskatās kā kapībādā. Es nevaru, ja tu dari šo sevi, vienkārši kapībādā. Un, nu kas tev, Bermudu 20 mēs zaudējam brāli. Ja nu mēs tā dēļ ar halātiem, Dāstī. tas ir briesmas. Tu gribētu? Tu negribi baltā halātā līdz dejot? Nē, Nē, Žēl. bet tu neredzēji patiešām to video klipu? Tu tagad viņam nerādīsi. Ok, bet es tā kā iegulēšu, lai neaizmirstu, tāpēc, ka man ir atmiņa kā zipņi. Nu, Nu jā, tagad paflekso, ka tu esi veca omīte, kā es ar mapīte. tas, ko teici, nozagts ir atrasts. nē, es teicu, nozaks nav atrasts. Tiešām tā kā žīt. Nozaks nav atrasts. Atrasts nav zakts. Nozaks nav atrasts. Par to tu dejosi halātā. Manuprāt, ar šo skaisto brīdi mēs varētu doties prom. Paldies par skatīšanos. Sekojiet mums visur, kuri varat. Rakstiet savus ieteikumus. Un ko es tur parasti saku beigās? Lūdzu, sekojiet visām mūsu sociālajām mēdījām. Viņas būs aprakstā. Un nākamā epizode būs kā parasti pēc 2 nedēļām. Cerams. Atā! Ja jums patīk šī epizode, piesakojiet mūsu Instagramam varam.ziepes.esmu vai mūsu TikTokam @varam.ziepes. Arī jūs varat abonēt mūsu YouTubeam un piesakot mūsu Spotifyam, kuri abi būs zem video. Paldies par klausīšanos!